Ogrē. Ko Andris Dambis gatavo mums šoreiz? Pirms 20 gadiem Latvijā iecienītākais mikroautobus RAF Latvija. Tantes, onkuļi, vīri labākajos gados, sievietes ar bērniem un jaunieši visi kā viens no punkta A uz B pārvietojās Rīgas autobusu fabrikas ražotajos spēkratos. Vēstures lapās rakstīts, pirmais mikroautobus izgatavots 57. gadā, toties pirmais speciāli turistiem radītais 1962. Ceļotājiem domātais mikriņš RAF 977 šobrīd gozējas Ogrē pie slavenā Oskara radītāja, autosportistu un inženiera Andra Dambja. Par RAFiem interesējos kādus pēdējos 5 gadus ļoti aktīvi, un tad, kad Motoru muzejs izsludināja konkursu, es biju ļoti priecīgs tajā konkursā piedalīties, un tā kā mums jau iepriekš bija pieredze šādu līdzīgu mikroautobusu restaurēšanā, tad mēs arī ieguvām tiesību šam autobusu restaurēt, un ar lielu prieku esam ķērušies klāt pie šā darba. Turistu mikriņa jumtā liela lūka, gar sāniem daudzi mazi lodziņi. Viss, lai ceļotāji varētu apkārt skatīties. Andris Dambis par RAF mikroautobusiem interesējas visai aktīvi. Viņa sētā atrodami ap 40 spēku. Vismīļākais no visiem modeļiem Andrim ir tieši šis RAF 977E. Tās, ko jaunāki cilvēki atcerās vai zina, tās tādas kantainākas un tā kā modernāk izskat, ko daudz varbūt atcerās kā maršrutu taksometrs, jeb ātrās palīdzības ir īpaši, ja. Tad šīs tādas apaļākas mašīnas, tās, manuprāt, ir tās skaistākās un labākās. Man šī apaļa ļoti, es jau ilgu laiku viņas meklēju un esmu, protams, no visas Latvijas iespējamos atradis un stāv labā vietā nolikt zem jumta. Viens pat ir no Somijas atnācis, izrādās arī 10 tika šādas mašīnas eksportētas uz Somiju, no kurām viena ir atnākusi atpakaļ, ja. Pašlaik vienu esmu atradis Slovākijā. Centīšos arī to dabūt. Likumsakarīgi. RAF 977E Rīgas Motoru muzejam restaurē tieši Andris Dambis ar saviem vīriem. Spēkratam gatavam jābūt 1 gada laikā, sākot no pagājušā gada decembra, kad mikroautobus nonāca Ogrē pie Dambja. Katrai restaurējamai automašīnai tehniskais stāvoklis pieklibo. Šī nebija izņēmums. Mašīna, kurai ir gandrīz 50 gadus veca, un kura, protams, ir lietota. Un līdz tam brīdim, kad arī nonāca Motoru muzejā, neviens nebija tā īpaši domājis par to, ka viņi būtu jāsaglabā. Ja? Tad priekš šī te kopējā stāvokļa viņi bija apmierinoši. Ja? Protams, ka viņi bija remontēti, viņi bija kārtīgi izrūsējusi, un jūs te redzēsiet arī daudz caurumus vai daudz gaismas tajos bleķos, ko mēs esam noņēmuši nost un nomainījuši. Ja? Un, protams, ka tad, kad mašīna lieto 10, 20, 30 gadus, tad viņi tiek remontēti, un tad ļoti svarīgi mašīnas liktenī ir, kur tas remonts ir bijis. Ja? Un tur redz visdažādākos brīnumus. Tad normāli vai kolhos vai kāda slimnīca, kur viņš bijusi, tad tas dzelzgabals, kas tur ir tajā garāžā bijis pieejams, un tas metnāmais aparāts, ar ko tur varēja tajā laikā taisīt, tas viss te ir palicis iekšā, un tad mēs to kultūras slāni varam pa gabaliņiem noņemt nost un arī skatīties un brīnīties, kā dažādi paņēmieni autoremontā tika izmantot. Andra Dambja komanda ir izstrādājusi grafiku, kādā kārtībā un cik ilgā laikā katra lieta jārestaurē. Šobrīd no darba paveikti 28%. Skatoties no malas, mikroautobus turists atgādina Volkswagen firmas T1 busiņu, kurš gadu laikā kļuvis īpaši populārs visā pasaulē. Atceraties, kādreiz ar viņiem braukāja pat hipiji. Tāpēc rodas vēlme skriet uz banku pēc aizdevuma, atjaunot mūsu valstī ražoto spēkratus, sēsties iekšā un braukt pie dabas. Viss ir iespējams. Jautājums vienīgi, kādā līmenī mikriņu restaurēt? Te ir tā, tad es jums teiktu, kā jūs vēlaties, vai jūs varat iziet tehnisko apskati un braukt legāli pa ielu, vai jums būtu priecīgs prāts, ka jums tiešām ir restaurēta mašīna. Ja? Un tā ir ļoti atšķirīga cenu līmenis. Viņš varētu būt atšķirties, teiksim, 3-kārt vai 4-kārt pat. Ja? Tad viena lieta tad saremontēt mašīnu, un tur viss ir iekšā un smuki, ja, bet tie bleķīši, piemēram, taisni, un iekšā nav divkrāsaini sēdekļi, ja, vai ar atspērēm, piemēram. Tad tādēļ tas cenu līmenis ir atšķirīgs, bet viņš ir vairākos pat 10 000 Latvijā. Iznāk, ka tā restaurēšana tāpat kā tas nav svarīgi, vai tas ir RAFs, vai tas ir Moskvičs, vai tas kaut kā ir Rolls-Royce. Tā restaurēšanas darbs un dzelzs prasa to pašu pieeju. Tādēļ tās izmaksas, ja grib kārtīgi un patiešām restaurēt mašīnu, kur arī pēc satura sastāv no
no tērauda, nevis no stikla šķiedras. Ja? Tas nav lēti. Rīgas motormuzejam būs kārtīgi restaurēts braucamrīks. Gatavu rafu turistu mikroautobusu 977 jūs varēsiet redzēt nedaudz mazāk kā pēc gada. Manuprāt, šim spēkratam lielu plusu un pievienoto vērtību piešķirs tieši tas, ka braucamrīku būs restaurējis pats Andris Dambis.